Tātad patreiz tiek nomainīts bruņcepuris, lai būtu ķiverkas tātad ar labāku kakla aizsardzību. Jo, lai gan sitieni sānīts pa kaklu nav atļauti, lai pasargātu cilvēku no negadījumiem, tomēr labāk ir uzvilkt tādu, kur ir vairāk aizsardzības. Protams, šeit, kā mēs redzam, arī kā Mitro ir tērpies, tā būtu tērpies tajā laikā ļoti bagāts cilvēks. Ziniet, cik maksāja tajā laikā viens bruņkrekls? Tik, cik maksāja vesela saimniecība ar visu iedzīvu kalpiem un lopiem. Tā kā kaut ko tādu var atļauties tikai ļoti bagāti cilvēki. Nu, un, protams, to vilku ne jau tāpat vien, bet tādēļ, ka bruņkreklam izcirst cauri nav iespējams. Principā tas nav iespējams, tas nenotiek. Filmās viss tādas lietas notiek, bet reāli ar zobeni izcirst cauri nevar. Arī ar bultu ir ļoti grūti izšaut cauri, jo, ja tā pareizi katrs gredzentiņš tajā kreklā, viņam jābūt aizkniedētam. Drošības pēc mazliet pakāpieties atpakaļ, jo, pašiem būs nepatīkami, ja jūs ielidos. Iedomājieties, cilvēks svēr, tūpie 100 kg. Mugurā viņam ir ap 30 kg visādi ekipējumi. Ja tāds jums uzskatīs virsū, kā saka, un būs nevis draugs, bet draugu portrets un arī tad nepārāk līdzīgs. Cīnītāji ir gatavi cīņai. Sēdētājiem arī reiķinieties, ka ir grūtāk pavākties malā. Cīņa var sākties. Vai aizsargāties no tāds krāsas, Oskar, sānus sāki! Vajag atceries! Cīņa var turpināties. Cīņa turpinās. Acīm redzot, ir atšķirība vienā punktā. Tas nozīmē, ka ja abi trāpījuši vienlaicīgi, tad ir cīņai jāturpinās. Šajā cīņā uzvarēja Mitro Greivuls.